Mērķis ir sagādāt šo te dzīvo dabu, lai neaugtu šie te augi vairāk, lai sēklas vairāk nevarētu tās pašas sēklas nākošu gadu jūs atkal izdīdzināt. Jā, tas ir viens no klimata ieročiem. Tas ir skaidrs. Jā, bet kāpēc? Tas ir varbūt jāpasaka cilvēkiem. Vai tu zini, kāpēc šis klimata ierocis tāds ir, kāpēc šis sēklas nedrīkst būt? Tas ir tāpēc, lai viena lieta ir bats, bet pats galvenais ir, lai šīs milzīgās korporācijas varētu pārvaldīt pār visu pasaules cilvēku prātiem ar pārtikas palīdzību arī, jo pārtika patiesībā tiek veidot kā karš pret cilvēku. Un neēdis cilvēks būs miris cilvēks, kā mēs labi saprotam, vai labākā gadījumā ar kuņu čūlu un smagi slims. Un tad viņi vienkārši šādā veidā varēs ietekmēt cilvēkus, ka cilvēki būs pakļāvīgi, lojāli. Jā, mēs noteikti neietilpsim šajā sarakstā, diemžēl. Vai par laimi, jā, bet mēs nepakļausimies. Bet visos gadījumos mērķis ir, lai šie cilvēki ēstu to, ko viņiem liek. Jā. Vācijas un Eiropas lauksaimnieku protesti pašlaik ir visu uzmanības lokā. Nesen pārraidītajā KLATV raidījumā Lauksaimnieku cīņa par izdzīvošanu trāpīgi rezumēts fakts, ka valdības taupības jeb lauksaimnieku apspiešanas pasākumi ir tikai pēdējais piliens, kas ir izraisījis pacietības mucas pāriplūšanu. Fakts ir tāds. ANO, PVO un VEF ir izsludinājuši karu lauksaimniekiem un tradicionālajiem pārtikas produktiem. Kā jau KLATV ir ziņojusi vairākos raidījumos, īpaši lauksaimnieki ir kļuvuši par mērķi, īstenojot programmu Agenda 2030. Starptautiskas korporācijas arvien vairāk kontrolē pārtikas ražošanu pasaulē, izmantojot rūpniecisko lauksaimniecību, gēnu inženieriju un agroķimikālijas. Lauksaimnieku, mūsu sabiedrības balstu, stāvoklis ir nožēlojams. Neatkarīgā vācu rakstnieka un žurnālista Toma Olivera Regenauera esejas Pārtika kā ierocis izklāsts parāda, ka eksistences pamats pārtika vēstures gaitā ir izmantots kā ierocis pret cilvēci un tiek izmantots arī mūsdienās. 1974. gada decembrī Henrijs Kisingers sagatavoja slepenu stratēģijas dokumentu Amerikas Savienoto Valstu Nacionālās drošības padomei. Tam bija birokrātiski smagnējs nosaukums - pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma ietekme uz ASV drošību un uz to pārjūras interesēm. Kisingera izklāstītā stratēģija 1975. gadā kļuva par prezidenta Džeralda Forda oficiālo politisko vadlīniju. Iedzīvotāju skaita pieaugums nopietni ietekmēs vajadzību pēc pārtikas, teikts vienā no tiem. Kisingers secina, ka tāpēc pārtikas palīdzība jaunatīstības valstīm iespējams būs jāsaista ar obligātās sterilizācijas programmām vai iedzīvotāju skaita samazināšanas kvotām. Šāds domu gājiens ved ģeostratēģi, kurš kalpo ietekmīgajam Rockefelleru klanu grupējumam pie amorālas atziņas, ka šādā scenārijā pārtika kļūst par efektīvu valsts varas instrumentu. Viņš paziņo, ka pārtika ir ierocis, tomēr tā nav jauna ideja. Neatkarīgi no tā, vai tas ir aplankums viduslaikos vai inflācija mūsdienās, pārtika ir bijusi ierocis kopš neatminamiem laikiem. Tā ir svara, ko izmanto valdnieki, lai kontrolētu iedzīvotājus, taču ar mRNA, vakcināciju mājlopiem, ģenētiski modificētām sporām, lai optimizētu globālās piegādes ķēdes, CBDC maksājumiem par ūdeni, cīņa par izdzīvošanu sasniedz jaunu līmeni. Būtu naivi uzskatīt, ka 21. gadsimtā pārtika netiks izmantota kā ierocis, tomēr nevis ar aplenkšanu vai ienaidnieka flotes iznīcināšanu, bet gan ar sagraušanu, ar mākslīgu trūkuma izraisīšanu, ar toksisku piesārņošanu, ar biotehnoloģiskām piedevām, ar ģenētiski modificētām izēvielām un tā tālāk. Kopš pandēmijas izsludināšanas pasaulē ir divkāršojies to cilvēku skaits, kuriem draud akūts bada risks. Koronavīrusa izraisītie lockdowni un neražas Ukrainas kara dēļ izraisīja milzīgus apgādes sastrēgumus un piegādes izkrišanas. Daudzas lietas kļuva ļoti dārgas, un ģimenes saimniecības un mazie uzņēmumi bankrotēja. Zaļās ekonomikas un nulle CO2 programmas dēļ lauksaimnieki nonāca zem tik liela spiediena, ka nespēja izpildīt prasības
grūtības un pieaugošās izmaksas, un viņi izmisumā devās ielās. Marks Rutē, Nīderlandes premjerministrs, pat izmantoja militāro aprīkojumu pret lauksaimnieku sacelšanos. Tiek plānota visas pārtikas rūpniecības pārveidošana, un dabiskās piedevas aizvien vairāk tiek aizstātas ar mākslīgajām. Spilgtākais piemērs tam ir laboratorijā audzētā gaļa. Jau daudzus gadus Bills Gates, kā pašlaik lielākais zemes īpašnieks ASV, un Google Ventures riska kapitāla uzņēmums aktīvi darbojas šajā jomā. Vienlaicīgi Gates iegulda daudz naudas, lai pētītu un modificētu mikrobiomu, sarežģītu baktēriju, sēnīšu, arheju un vīrusu ekosistēmu, kas ar kopīgu apzīmējumu zarnu flora būtiski kontrolē gramošanas procesus un būtiski ietekmē bērna garīgo un fizisko attīstību, īpaši pirmajā dzīves gadā. Ar to Gates, kurš patstāvīgi pauž bažas par pārapdzīvotību, ieklausieties, tā viņš grib palīdzēt bērniem jauna attīstības valstīs. Var justies vēl neumulīgāk, ņemot vērā to, ka tuvākajā nākotnē pārtika tiks izsniegta ar mRNS vai RNS piedevām. Lielie farmācijas spekulanti tādi kā Gates jau sen ir paziņojuši par savu nodomu izplatīt eksperimentālās un kaitīgās vielas ar pārtikas palīdzību, lai tās ievadītu arī tajos cilvēkos, kuri ir atteikušies no Covid injekcijām. Tādi uzņēmumi kā Bayer un BioNTech jau vairāk nekā 6 gadus strādā pie mRNS vakcīnām mājlopiem. Zinātnieks un mākslīgi radītās mRNS tehnoloģijas līdz izgudrotais Roberts V. Malone šajā kontekstā norādīja, ka veterinārajā medicīnā attiecībā uz testēšanu un atļauju piešķiršanas procedūrām ir vēl mazāka pārredzamība nekā cilvēku medicīnā. Citiem vārdiem sakot, risks gala patērētājam potenciāli ir vēl lielāks nekā Covid injekcija gadījumā. Kanādas valdība piedāvā savā tīmekļa vietnē pat detalizētu pārskatu pār valstī izmantotajiem RNS un DNS produktiem. Vismaz daži no tiem jau tiek izmantoti. Tātad, neraugoties uz visām par pretējo liecinošām pārbaudēm, vakcinācija, kuras pamatā ir gēnu inženierija, jau tiek lietota. Tā vienkārši tiek izmantota zem cita nosaukuma. Visticamāk, drīzumā tiks izmantotas arī pašizsējošās vakcīnas. Šīs vakcīnas tiek ievadītas tikai dažiem nesējiem, kuri darbojas kā pavairotāji un nodod ģenētisko informāciju pārējai populācijai, izmantojot dažādus pārneses ceļus. Turklāt nākotnē globālo piegādes ķēžu kontrolē tiks izmantotas ģenētiski modificētas sporas. Šie mikrobi tiks izmantoti kā izsakošanas ierīces. Nākotnē būs iespējams izsakot katru pārtikas produktu no lauka līdz pat dakšiņai mutē. Datu ieraksti tiek pārvērsti par DNS, kas pēc tam tiek ievadīta mikroorganismos. Šos mikroorganismus var pārnest uz jebkuru lauksaimniecības produktu, vai tā būtu lielopu vai cūgaļa, dārzeņi, augļi vai graudaugi. Šo DNS svītru kodu, kā uzņēmums dēvē savu inovāciju, nevar iznīcināt ne karstums, ne augstums, ne mazgāšana vai produktu sasmalcināšana. Turklāt produkts satur toksīnus, kas nelielās devās tiek uzskatīti par, dzirdiet, kopumā nekaitīgi. Visi šie sasniegumi pārtikas jomā pārvērš cilvēku organismu par kaujas lauku, jo pārtiku var izmantot un izmantos kā ieroci par varas instrumentu dažiem nedaudziem, kas atrodas aizskatuvē. Acīm redzot, arī ES ir pie varas esošo personu rokas puisis, jo tā iestājas par privāto mājlopu regulēšanu un acīm redzami vēlas cilvēkiem arvien vairāk apgrūtināt iespēju pašiem audzēt savu pārtiku. Ir vēl viena arī tāda lieta nopietna par šiem te kukaiņiem jāpiemina šajā kontekstā, kad kukaiņus nekādā veidā, vai tas ir pulveri iestrādāts makaronos, citos miltu izstrādājumos, maizē, jebkurā, vai tas ir kaut kur pie kūciņām pielikts, vai jebkādā veidā kukaiņus. Es neatceros tagad tieši to ķimisko formulu, bet respektīvi cilvēks nevar pārstrādāt. Dzīvnieks kukaiņus var pārstrādāt, cilvēks nevar. Ja nemaldos, te bija hinīni. Un, respektīvi, tā ir lieta, ja, ka cilvēks ļoti ātri aizies tai salē. Starp citu, arī daudz nezina, ja, kāpēc ir šīs ķīmiskās trases, un tie arī, kas noliedz sveiciens fizikas skolotājiem cepurītiem. Ja. Tā lieta ir tāda, ka ļoti daudz cilvēki mūsdienās slimo ar Alzheimer slimību, kā tu zini.
Arī, un alumīnijas ir viens no tiem produktiem, kas veido šo te Alzheimeru. Ir ļoti interesanti visas šīs tādas nesaprotamas tās parādības cilvēku veselībai, kas ir dažādi un vidē arī, ja tur, es tā domāju arī, piemēram, kā tas ir tā, tagad, ja teiksim, -1 sajūtas, kā pie -8 vai 10, bet, kā tas, kāpēc? It kā agrāk, varbūt mums to vienkārši nestāstīja. Kā vispār man te viens cilvēks teica, tikko viņš saka, interesanti, no kurienes, kāpēc laika ziņās pazuda tāds termins vai tāds, kā vienmēr katrās laika ziņās agrāk teica pirms vairākiem gadiem, jā, labvēlīgā laika prognoze vai laika prognoze numur tur 3, 4, 5, tur īpaši nelabvēlīgi, īpaši labvēlīgi vai kādu. Tādas vairs nav, jā, nezinu, varbūt tas bija tāds bums, ka tā vajadzēja tagad teikt, tagad tā vairs nesaka. Tagad tas sajūtas tu zīmē klāt. Ja? Var vēl arī liekas pieminēt tādu lietu, kā uznāk kaut kāds nesaprotams klēpus, tur, kā saka, kaklā kasās un nevar izklepot neko, un kāpēc, nezinu, kā visu laiku nekas nebija, bet pēkšņi kaut kas tāds uzradās, ja tur ādas niezes, tur galvas niezes, visādas tādas acu graušana, tādas, nesaprotams tur, ja tur, it kā nesaprotams, bet, man ir pat tādi cilvēki teikuši, kas vispār tur uzskata, ko jūs tur stāstiet un vēlžiet kaut kādas muļķības par tām trasēm vai kā, bet tai pašā laikā saka, jā, bet kaut kas kārtībā nav. Kaut kas nav tā, kā bija. Ja es tur savā gadījumā teikšu, kādreiz to norakstīju, gadi iet un vecums nāk un skaidrs, ka veselība paliek sliktāk, varētu tam piekrist, bet tad kāpēc tie, cilvēki, kas ir par mani tur 10, 20, 30 gadus jaunāk, kāpēc viņiem ar tādas pašas sūdzības ir? Ļoti vienkārši sākšu ar to, ka es esmu cilvēks, kurš ir nodzīvojis jau diezgan daudz gadus, krietni jau pāri pusmūžam, varētu teikt, ja? Bet es pāris reizes dzīvē esmu noskatījies laikziņas. Es vienkārši nekad neskatos laikziņas. Vēl jau vairāk, es esmu profesionāls burātājs bijis. Laikziņas bija svarīgas tikai uz sacensībām, un arī tad ne jau šīs laikziņas, kuras ziņo par āģā, ja, bet tad ir profesionāla saiti, kur mēģināt atrast laika prognozes, ja, lai tu zinātu, kāds jūrā, kā saka, konkrētā reģionā būs laiks. Manā skatījumā tas meteoroloģiskais dienests ir absolūti nevajadzīgs mums, jo tās meteoroloģiskās prognozes, viņas ir absolūti, maigi izsakoties neprecīzas, ja? Jo viņām ticēt nekad nevaru, kur tur vēl kaut kāda nedēļa vai tur 2 nedēļas uz priekšu. Es nemaz nerunāšu par to, ka ir visādi tur tāds meteo, gismeteo, vēl kādu tur meteo, visi katrs tur sāsta savādāk kaut ko, ja tur visu tur. Tā ir viena lieta, ja tur tā kā tie kantori ir, galīgi nevajadzīgi, galīgi liek, ja tur vairāk man neteikšu uztrauc, bet tāda uzmanība pievēršu tām, ka vairs nedarbojās vairs tie tā saucamie senie ticējumi, ja teiksim tur Mārtiņos bija tāds laiks, tad tur lieldienās būs tāds, vai tur tas stāsts par Andreju un Katrīnu, ja tur viena dara to, tad otrs darīs to, ja tur šitie vairs nestrādā, tāpatās kā tie 7 gulētāji un 7 brāļi, ja tur tie vairs nestrādā un tur dzērs lido augstu vai zemu, un tur gulbi, vai tur zosis tur atnes to sniegu pēc tik dienām. Šie vairs nemaz nestrādā. Jautājums ir, kāpēc? Atbildi ir viena. Es neteikšu, kāpēc. Nejautāšu, kāpēc. Atbildi ir vienkārši, tāpēc, ka viss ir mētiecīgi sabojāts. Mētiecīgi, bet arī ir vēl viena lieta. Kā Toms Brits var kaut ko pateikt par laika ziņām, ja viņi visi noliec ķīmiskās trases. Savukārt Ivars var pateikt elementāri. Tajā dienā, ja būs ļoti, ļoti daudz bijuši ķīmiskās trases, tad apmēram un nākošā dienā pa pusdienas laiku būs absolūti nomācies, un visticamāk var arī, kā saka, ja būs ļoti daudz bijuši, tad arī sāks lietus līt. Tas viss atkarīgs no ķīmiskām trasēm, to redzēt. Un tagad es tev nolasīšu vienu pavisam īstu tādu tekstu. Tu lītos lasīji savu tekstu, bet es tev teikšu, šito vajag ierakstīt tautas ticējumos. Pierakstījis Ivars. To varētu, vismaz būšu kādreiz populārs, es gan ceru, ka viņas drīz beigsies
kopā ar globālo sabrukšanu. Ja? Bet tu man teici par to kaklā kasās. Nu, kasās arī lūk no šīm ķīmiskajām trasēm. Un tagad man ļoti nepatīk, kad ir ļoti daudz cilvēki, kas ir tie saucamie, kā saka, nepotētie, un viņi nenormāli tagad krīt virsū potētiem. Es uzskatu, ka tā ir vislielākā muļķība dalīt cilvēks, ja? Jo es neuzskatu, ka mums ir jādala cilvēki, ja? Potēts, nepotēts, jā, tur par krieviem, par ukraiņiem, par žīdiem vai palestīniešiem, jā, mums vienkārši ir jābūt cilvēkiem, jāsaprot, ka vēršanās vispār ir pret cilvēku un vēlreiz uzsver pret balto cilvēku īpaši, jā. Un tā ir vislielākā muļķība, bet tagad es gribu pateikt, tu teici par to kaklu, un es nolasīšu, jā, jo taisn, tas ir arī svaigs ziņa ielikt, ir tāds kanāls kā ķīmiskās trases, jā. Atrodams Telegramā un ķīmiskās trases ir arī atrodams cits kanāls, ir atrodams arī tai pašā ģīmi grāmatā un ķīmiskās trases arī krieviski, jā, himičski trēli, himtrēli, jā, pareizāk sakot, ir krievu valodā Telegramā un ir arī angļu valodā vairāki kanāli, gan tai pašā ģīmi grāmatā, gan tai pašā Telegramā angliski, jā, tā kā paliet ir nenormāli populāri, jā. Un, ja cilvēki netic, kā sako stāst, kā saka viens ivers, jā, tad cilvēki var palasīt arī citu pasaules informāciju. Bet lūk, zinātne ir tikus tik tālu, pareizāk sakot, kopā zinātne, jā, ar to pašu NATO, jā, kad ir tādi, kā to latviski pateikt, gudrie putekļi, smart dust, angliski saucās, jā, gudrie putekļi. Nu tad lūk, vai zinājāt par tādu eksistenci? Viedie putekļi ir sīku sensoru tīkls, kas nav lielāks par smilšu graudiņu. Šie sensori var izmērīt visu, sākot ar temperatūras, gaismas un skaņas līdz gaisa spiedienam un mitrumam. Tas var arī noteikt kustību un izmantot izsekošanas nolūkus. Tos uzskata par nano izmēriem, kas nenozīmē, ka tie ir tikai 1/1000 milimetru izmērā. Saprotams, ka viedie putekļi var būt ļoti uzmācīgi un apdraudēt privātumu. Tūkstošiem praktiski neredzam sensori, kas bez uzraudzības vāc datus par mūsu kustībām, sarunām, darbībām. Rada nopietnas bažas, nonākuši nepareizās rokās, veidotie putekļi savāktie dati var tikt izmantot nelietīgiem mērķiem. Daudz punktu. Un tālāk arī ir nopietnas raksts angļu valodā. Tā ir viena no atbildēm, ja, kad vienkārši notiek, es vēlreiz saku, visāda datu vākšana. Un tas jau, ko mēs ierunājām, te vēl pavisam nesen viena saruna par telegramas lietošanu un vispār kaut kādu ierīču lietošanu, ja mēs varētu uztaisīt garāku pārraidi, tas cilvēkiem būtu interesanti, bet pie viena nosacījuma, ja mēs dabonam īsā laika sprīdī, nu, vēl vismaz klāt 1000 abonētājs kanālam, tāpēc, ka, tas ir svarīgi arī, ja, un cilvēkiem būtu jādalās ar šo informāciju. Bet visos gadījumos var pateikt to, ka katrs klikšķis, ko jūs nesat netā, ja, tā visa informācija kaut kur tiek savākt. Jautājums, vai šo informāciju kāds izmantos vai neizmantos. Un tas, ko gudri cilvēki arī saka, ka visās vietās tagad ir izveidots šis muļķīgais piekrist, jūs taču it kā gribat to rakstu izlasīt, vai jums interesē, kā to preci iegūt, vai vēl kaut ko, ja. Un visur jums ir jāpiekrīt, ja, bet jūs jau neizlasāt, kam jūs piekrītat. Tas ir tas trakākais, ja. Tieši tāpēc pēc iespējas mazāk visu šīs lietas vajag virināt, un tāpat tās jāmācās atslēgt visas savas viedierīces no visādām datoras, tāpat tās arī, jebko atslēgt no jebkādas liekas informācijas, kur var tā kā piekļūt jums klāt. Ivar, bet ja viss atslēgs tagad viedierīces, tad jau mums vispār nav vērts neko raidīt. Rādīt. Tas tāds humors, bet tā. Nē, šis humors var pārvērsties īstenībā jau runā jau, kad var gadīties, kad arī atslēgs internetu un var arī pazust elektrību. Tā kā arī par šīm lietām ir jādomā, kaut vai viņi pazūd uz brīdi. Jo es varu izstāstīt arī tādu īsu piemēru, ja, ka man tikko notikās tur likst, kā saka, ar internetiem, ja. Pats bija vainīgs, jo gribēju uzlabot router settingus un finālā, kā saka, tur kaut kas aizgāja ciet un finālā tur nevarēja saprast, kas noticis, izrādās vienkārši routers bija uzkāries, bet fakts kā tāds, kad palikos vairāk kā pusdienas bez interneta un tad ir tā diezgan interesanti, kaut vai, kad tu pat nevari uzprasīt, jā, mātē googlē, jā, padomu, jā, kas varētu būt noticies. Un mēs esam tik ļoti pieraduši, mums ir jau atkarība no interneta, jā.
Un faktiski arī šo atkarību rada tikai tas ir tas, kā to arī pirmīgi minēja, kad jautājums, cik tas cilvēks ir spējīgs kontrolēt. Jā. Bet bērni nekontrolē šīs lietas, un ir ļoti jāskatās, ko mēs rādām bērniem, kādu saturu rādām, jā. Jo ir kaut vai te pašā televīzijā ļoti daudz drazas tiem pašiem bērniem domāt. Īpaši tas, kas ir amerikāņi, es domāju. Jā, neapšaubām. Es arī atkal tikko klausos tevi un domāju, tālāk domas skrien uz priekšu. Tu par to piekrist, nepiekrist. Pirms cik gadiem apmēram parādījās šīs tie saucamie, kur visur tā saucamie sīkfaili, cookies, ja, tur. Man gan šķiet, ka šo tēmu varētu tā papētīt dziļāk. Kas tur aiz tā īsti slēpjas? Tur jau tāda laba nodoma, kā jau aiz visu labi nodomi, vienmēr labiem nodomiem ceļš uz elu bruģēts. Ja, tur. Bet te jau nemitīgi, pilnīgi katrs saits jau to prasa tur akceptēt vai noraidīt vai ko. Un mēs jau tīri automātiski lielākoties jau tur rakstam piekrist visam. Bet kas tur īsti ir? Kā tas ir zinies, atklāt sakot, man tur īsti skaidrības nav. Gribētos gan to papētīt tā sīkāk. Ne tikai to, ko mums tur stāst oficiāli, bet vispār, kas tur varētu būt. Vai tas ir tik nevainīgi? Jā, vai tā ir tāda domāšana par mūsu tur, šajā gadījumā tā nebūtu labklājība, bet, varētu teikt labklājība zināmā mērā. Tāda, lai mums nekas ļauns nenotikt ar mūsu datiem un tam līdzīgi. Man liekas, tur tieši otrādi tas ir. Pilnīgi pretēji, tieši pareizi, tu esi uztvērs domu. Bet tas jau, ko mēs esam kādreiz runājuši, ir pilnīgi citi neatkarīgie tīkli. Ja? Cilvēkiem jāsēž WhatsAppā, ja cilvēki var izmantot telegramu, signālu, arī telegārdu. Ja? Bastionu, jā. Es domāju tieši par Bastionu, nevar tieši par saziņu, jā. Bet, protams, arī, kā saka, informācija var iegūt Bastionā, Ramblā, jā, un tā tālāk. Ir pietiekoši daudz informācijas avotu, kas daudz ko varat atrast. Ir arī YouTube'ā, jā, YouTube'ā vienīgi arvien vairāk iznirst arī šīs reklāmas, jā, bet arī YouTube'ā pagaidām šo to var atrast. Lai arī ir vēl viena lieta, ko es gribu visiem pateikt, kas ir ļoti svarīga lieta. Maksimāli cenšaties cietajos diskos, citos failos, jā. Vislabāk ārējais cietais disks, jo to jūs jebkurā brīdī varat paņemt līdzi, un ja pat jums datorā kaut kas notiek ar datoru, jā, tad jums ir tas kaut kādā vēl citā, kā saka, ārējā diskā, pumpējiet informāciju. Jo informācija pazūd no neta, un vēl pie tam pazūd informācija, kas ir saistīta ar tā saucamo alternatīvo vai dabīgo normālo medicīnu, ja, kas ir aizvietota tagad ar Big Pharma. Pazūd informācija par vēsturi, pazūd informācija par valodām, par kultūras lietām, jo daudz lietas pazūd. Un nemanām pazūd. Jā, un tikko arī redzēju tāds interesants vācietis, kuriem es šad un tad piesakoju, Vācijas krievs Aleksandrs Ďuks. Jā, viņam ir tāds arī ļoti interesants, viņš saka, Aleksandra Ďuk, misļi, slūk, jā, tā kā skaļās domas izsaka, jā, ļoti gudrs vietas cilvēks, un ir viņam viens video 17. gadā. Un 17. gada video tieši tagad šī brīdī visur pazūd. Es pilnīgi netīšām kā saka, dzirdēju viņa sarunu, jā, ko viņš stāst, ka šī brīdī visur tas video tiek dzēsts, lai arī visus šos gadus drīkstēja būt. Un tad viņš uzzinājis, kāpēc pie 29. minūtes šajā video viņš vienkārši runā par senajām valodām. Senās lietas, senās kultūras, senās visas šīs, jā, pazūd. Ir vēl viena lieta, jā, būšu ļoti pateicīgs, ja kāds skatītājs man sadzirdēs un spēja uzrakstīt normāli, kā saka, vienam ļoti interesantam krievu vēsturniekam, Vladimiram Karabanovam. Viņam bija ļoti, ļoti interesants redzījums, ja nemaldos 22. gada pavasarī, aprīlī, tieši par... Viņš ir vēsturnieks, jā, tā ir piebilde svarīga. Profesionāls vēsturnieks, vairāk grāmatas rakstījis, un viņam ir ļoti interesants redzījums. Bija audio ieraksts par to, kā vispār attīstījās Eiropas valstis, Eiropas ciltis, jā, ko darīja galli, ko darīja skifi, kā viņi iekaroja Romu un tā tālāk. Un šāds vēsturisks materiāls arī ir aizvākts. Jautājums, kāpēc mums tik ļoti grib mainīt vēsturi?
Nu, un, ja mēs pievērsamies vārdam galli, ja, tad padomājiet, kas ir galli. To es tā ļoti labi atceros, ko viņš teica. Galli, viņš saka, tas ir latiši. Viņš saka, latiši, kā saka, izlat galjī. Viņš saka, un tie kopā ar skifiem esot savā laikā arī, kā saka, palīdzējuši nolikvidēt sapūšo Romas impēriju. Nu, te jau var visādas versijas izvirzīt, un es tikko atcerējos vienu tādu interesantu, jo, vēl man šķiet, pirms gadiem, 30 kaut kur tādu, tik lasījis kaut kur versiju pa Maskavu. Jā. Maskavas nosaukums kāds ielēs, ka tur ar latvieši esat pie vainas bijuši senos laikos, un kad tas Maskava, tas vispār nozīmē, ka maz kāva. Tas esmu, labi, šis tā varbūt tāda liriska atkāpe. Vēl par tiem, tu teici, kad saglabāt vajag ierakstus savos datu nesējos, tur dažādos, tieši video, un ne tikai, tur. Arī audio, arī PDF fails, grāmatu, vai jebko. Es to uzskatu par ļoti svarīgu vēl vienu iemeslu pēc. Tieši runājot par mūsu Latviju bāleliņiem, tur ļoti interesanti paskatīties, ko runājas konkrētais cilvēks, konkrētais politiķis, kaut vai pirms pusgada, pirms gada, ja mēs runājam vēl tur tālākā gadu griezumā, tad tie fakti būs un tās sarunas un tā retorika būs vēl interesantāka. Tad mēs redzam, kas ir kas. Vēl jau vairāk tas ir nepieciešams, galēji nepieciešams ir, ka tuvojās kārtējās vēlēšanas, un tad mēs atkal redzam, ko tik sola un ko tik nesola. Un tie mēs tad gadu griezumā varam paskatīt, ko tas solītājs ir darījis Saeimā. Mēs izvelkam tos visus balsojumus laukā. Balsojums, kad viņš bija pozīcijā, ja valdībā, balsojums, kad viņš bija opozīcijā, un sarunas viss kaut kur, un tad tur tik raiba un tik interesanti bildi izvēršās un parādās, uzzīmējās, ka par to cilvēku ir viss absolūti skaidrs. Tas pats bija, kas jāatceries, vai ne, kā pirms 11 gadiem iznāk, ka bija tā cūku gripa, ka nāca, ko tur Latvijas televīzija tur stāstīja par drausmīgo afēru, ko tur tagad tur tās farmas kompānijas, tur un viņi izgāzās. Un tikko kā pirms pāris gadiem savukārt, kad nāca jauna afēra virsū, tad ir retorika pavisam uz otru pusi mainīsies. Tad nav ne afēra, nekas, tad viss ir atkal kārtībā. Redziet, kā viss plūst, viss mainās, un es jau saprastu, mainītos tās personālijas, bet tās pašas personālijas tad teica vienu, tagad saka otru. Tā. Tā sauktās cūku gripas pandēmija var izrādīties līdz šim grandiozākā korupcijas afēra. Tā secinājuši dāņu žurnālisti, kuri izpētījuši Pasaules veselības organizācijas ekspertu sakarus ar vadošajām zāļu ražošanas firmām. Organizācijas padomnieki, kuri aģitēja vakcinēties pret gripu, saņēmuši algas farmācijas kompānijās. Stāst Judīta Čunka. Farmācijas rūpnīcas šobrīd strādā 4 maiņās, nespējot saražot pretgripas preparātus. Pirmo reizi Eiropas Savienībā izņēmuma kārtā vakcīnu pret tā saukto cūku gripu ļauts lietot bez rūpīgiem klīniskiem pētījumiem. Lai gan tiek apgalvots, ka vakcīna ir droša, Kanādas varas iestādes pārtraukušas iedzīvotāju vakcināciju un atsaukušas 170,000 vakcīnu, jo 6 pacientiem pēc potēšanās sākusies ļoti smaga alerģiska reakcija. Farmācijas kompānija palūdza mūs neizmantot vakcīnu, līdz nebūs noskaidroti blakņu iemesli. Tā ir ļoti nopietna lieta. Tā var nogalināt, taču par laimi šādu gadījumu ir maz. Pārdodot vakcīnas pret tā saukto cūku gripu, farmācijas nozare šogad nopelnīšot vairāk nekā 7 miljardus eiro. Tā rēķina investīcija banka Morgan. Farmācijas bizness ir viens no ienesīgākajiem pasaulē. Lielāku peļņu vien nes ieroču un narkotiku kontrabanda un seksa industrija. Dānijas izdevums Information secinājis, ka lielo ažiotāžu ap jauno gripu izraisījusi Pasaules veselības organizācijas ekspertu grupa holandiešu ārsta Alberta Ostenhausa vadībā, kurš aktīvi aicināja vakcinēties un izdarīja spiedienu uz organizāciju izsludināt pandēmiju. Šobrīd ārsta darbību izmeklē Nīderlandes valdība, jo atklājies, ka viņš saņem algu vairākās farmācijas kompānijās, kur top vakcīnas pret jauno gripu. Arī daudzi citi organizācijas eksperti esot apmaksāti padomnieki farmācijas gigantos, kur top lauvas tiesa no pasaules vakcīnu pasūtījumiem.
Latvijas ārstu biedrības prezidents atzīst, ka reizēm veselības organizācija uzsvarus tiešām liekot neadekvāti, jo farmācijas biznesa dot impulsu kādai mazākai problēmai tērēt lielus līdzekļus. Piemēram, 250 miršanas gadījumi ar saucamo putnu gripu ir iztērējuši miljardiem un miljardiem dolāru, un visi zemeslodi nodarbojusies ar šo problēmu, un firmas ir pelnījuši fantastisku naudu. Un tad farmācijas firmas atrada lielo cūku, kura ar valdību, mēdīju palīdzību radīja cilvēkos paniku. Rietumu prese nereiz vien rakstīs par pasaules farmācijas un mediķu mafiju. Pēc dažādu avotu ziņām jauno zāļu pētījumiem firmas tērējot vien 11 līdz 14% no budžeta. Savukārt medikamentu reklamēšanai te vai 3 reizes vairāk – 36%. Liela daļa naudas nonākot arī ārstu, ekspertu un dažādu organizāciju kabatās, kas strādā veselības aprūpē. Man ir vēl viens jautājums, varbūt tev informācija kaut kāda vairāk ir. Es esmu kaut ko dzirdējis, kaut kādas interesantas lietas vai vairākas versijas par tādu lidmašīnu. Il-76. Jā, Il-76, jā. Nu, ir tāda lieta, ko es varu daudz pateikt. Ar svecīti klāt mēs nestāvējām. Bet tās versijas ir dažādas. Pirmkārt to, ka šo lidmašīnu lidmašīnā, un tas ir pilnīgi skaidrs zināms, bija ukraiņu gūstekņu bēgļi. Ļoti liels sastāvs ir bijuši tieši no azviešiem, no paša sākuma, kas tika saņemt gūstā. Viņi lidoja no Krievijas, precīzi tagad nepateikšu to pilsētu, bet no Krievijas, tā kā es saprotu, gūstekņu apmaiņas brauciens. Jā. Un pēc tam lidoja faktiski 2 lidmašīnas lielās, bet otra paspēja apgriezties apkārt momentāli un aizlidot atpakaļ. Es pareizi saprotu, izlidoja no Maskavas. Un otra aizlidoja atpakaļ, tāpēc, kad šo lidmašīnu notrieca. Pirmo lidmašīnu notrieca. Kas notrieca, nav īsti 100% zināms, protams. Jā, es saprotu, tas notika arī pāris dienas atpakaļ. Jā, un līdz ar to nav precīzi zināms. Vēl tāpēc, ka viss jau var atrast. Jā, visu mūsdienās var atrast. Jā. Paiet vienkārši zināms laiks, jā, ir ekspertīzes, tāpat tās katra raķeta un katrs lādiņš lielais, kas aiziet gaisā. Faktiski viss tiek, datu bāzēs, tas viss fiksējās. Jā. Bet varētu būt, ka tas ir vai no amerikāņu patriots aizsardzības iekārta vai franču iekārta arī aizsardzības, ka ir nodriekuši šo raķetu. Jautājums tīši vai netīši. Jā, versijas ir dažādas. Jā, viena no versijām, pat īšajām versijām arī ir vairākas versijas. Jā. Visām nepieskaršos, bet viena versija ir ļoti interesanta, jā, ka globālie spēki ir sapratuši, jā, kad ir bezjēdzīgi sākt izšķirt šo naudu, ko viņi tikai gulda un nespēja dabūt savu uzvaru. Un līdz ar to, ka šis konflikts ir jāizbeidz un jāpāriet drīzāk uz Āzijas konfliktu, jo Āzijas konflikts viņiem ir svarīgāks. Plus ir vēl viens konflikts, jā. Tas ir šis Izraels konflikts, jā, un tur arī, kā saka, nopietnas lietas notiek. Viņiem dotajā brīdī ir aizvērts kā saka, kuģceļš, ja, ko husīti ir aiztaisījuši, ja, un pateikuši, ka atskaitot Krievu kuģis, tur neviena cita, kā saka, nepārvietosies. Jā, draudzīgie kuģi, kas ir viņiem, jā, kurus viņi neuzskata par pretiniekiem. Un tā pašā, respektīvi notiek nopietnas, kā saka, tādas konfrontācijas daudz kur pasaulē. Līdz ar to šī lieta par teritoriju 404 jāizbeidz. Un, ka tas varētu būt pat tā, kad to ļoti nopietni politologi stāstīja, ka varētu būt tā, kad speciāli šo lidmašīnu nogāza paši. Krievi? Nē, francūži vai nē. Krievi noteikti nē. Krievi gribēja dabūt savus gūstekņus atpakaļ, un arī, viena lieta, ka tā ir ļoti dārga lidmašīna, ka varēja vienkārši kā nopurēt uz cilvēks, tāpēc, ka vienkārši, lai iegrieztu, kas ar Krieviem, bet pat galvenā versija ir tā, kad varētu būt tā, kad jāizbeidz šis konflikts, lai izbeigtu šo konfliktu, vajag atrast kaut kādu ļoti nopietnu iegānstu. Jo šo lidmašīnu nogāžot, jā, es saprotu, ka tur ir aizgājušas sūdzības un notas uz ANO,
Un, respektīvi, ir vajadzīgs liels iegans, jā, kaut kas ir jāupurē, jā, lai varētu, kā saka, to Lai pateikt pietiek, jā? Jā, lai pateikt pietiek, jā, ka jūs dariet arī ne pārāk atklāt spēli, jā. Jo tas jau ir diezgan sen zināms, jā, kad faktiski notiek arī milzīgi liela cīņa, kā saka, starp vairākiem spēkiem, starp vairākiem līderiem Ukrainas teritorijā, starp šo te aktieri, kā saka, un dažiem citiem. Un doma ir tāda, jā, kad varētu mainīties, kā saka, šis spēks, plus arī ļoti nopietni viņi tver to, kad varētu būt arī trešais Maidans. Nu, principā tas ir skaidrs, ka tā vai citādi tur ir, jā, teiksim, aktieriem ir jāiziet un dažādi iemesli pēc, jā, tad tā vai citādi tā puse arī ieinteresēta, tā, kas tagad stāvēs, viņi ir ieinteresēti tomēr, lai viņi intereses kaut vai kādā veidā, kaut cik maksimāli vien iespējams tikt saglabātas. Tas ir skaidrs, neviens jau tur nepateiks, labi, jūs vinnējāt, tad mēs savācam savu spekulītus un laižamies projām, atdodam jums visu atpakaļ, tā taču nekad tas nenotiek. Tieši tā. Un, tur ir arī vēl iesaistīts, kā saka, tas pats slavenais boksers Kličko, tur ir iesaistīts Zalužnīs, respektīvi, tur notiek ļoti nopietnas varas spēles šajā brīdī, jā. Un saprotu, ka vairāk neviens nav aktieru pusē, tā kā, tur notiek iekšējās rebes, atkal naudas dalīšana, jā. Un tas arī jāsaprot, jā, kad ļoti daudz tur ir kļuvuši, kā saka, pat palīgi, jā, par miljonāriem, jā. Un es aizmirstu tagad tās sievietes vārdu, jā, bet viņai ir Slovenijā vai Slovākijā, laikam, 18 hoteļi nopirkti. 18 hoteļi, tas ir vesels hoteļu tīkls. Tā kā tur lietas notiek, ne viss balti un pūkaini, kā mums te mēģina stāstīt, jā. Un arī Amerikas kongress pieprasa naudas atskaites par iztērētajiem miljardiem, tāpēc, kad ir aizdoms arī, kad Amerikā ļoti daudz kas ir noplūdis un pazudis nebūtībā. Tā kā tā. Tas jau skaidrs, katrs šās te konflikts tā ir. Vienai pusē vieniem ir jāiet bojā, un, kā saka, kādus nogalina, bet kādi tikai rauš un paliek aizvien rasnāk. Diemžēl dzīvi cilvēki iet bojā, jā, un ir izjaukta vesela valsts, vesela nācija. Jā, un jautājums, kāpēc tur parādās citu valstu pilsoņi iekšā šajā teritorijā. Lielā kvantumā. Teikšu jau tagad nepopulārs vārds, ko es esmu teicis agrāk arī, tur nevienreiz vien. Patīk mums tas nepatīk kādam, bet tur ir salikti ar pierēm kopā slāvi pret slāviem. Viennozīmīgi. Tā tas tur ir. Viennozīmīgi. Es jau nerunāšu tur vairāk Baltie pret Baltajiem, jā, bet šeit ir slāvi pret slāviem. Bet tie arī ir tie paši Baltie. Jā, un tomēr man gribas jautāt, kāpēc bija jāsaliek slāvus pret slāviem? Kam tas ir izdevīgi? Tāpēc, ka tās bija vienīgās nācijas spēcīgās, kas varēja ļoti nopietni pretoties pret šo te pasaules deep state, jā, pret šo te globālo struktūru, pret Klausu Švābu, kā saka, vaiprātiem, jā, un tā tālāk. Es domāju, ka daudz redzējuši no skatītājiem arī šo video, kur, ja nemaldos, Bolīvijas šamanē gāja un visiem iepūta, kā saka, dvašu. Jā, nezinu, iepūta vai izpūta, vai atņēma spēku, vai ielika smadzenes, neesošās smadzenes, jā, bet, tāds video ir, kā jā, troksnis bija, viņi ko tur jā, troksnis bija, jā, bet, fakts kā tāds, kad tas nebija viss tik nevainīgi, jā, kā cilvēki domā, tas nebija tāds tukšs teātris. Meanwhile, Why should I?
katrai šai lietai, katrai viņa darbībai, šim sātanismam ir saucamās kulta lietas apakšā. Un viena no šīm lietām kulta lietām ir paziņot pasaulē, tāpēc, ka, kā jau es iepriekš teicu sarunā, kad tumsas spēkiem vienmēr ir jādara cilvēcei vēstījums. Un šī ir tāda ļoti aktuāla tēma, ko es jums tagad gribu teikt, tas ir ļoti nopietni. Viņi ir izdomājuši, ka pasaule saņems jaunu vīrusu vārdā X. Pirms tam bija izdomāts, ka būs spars vīrus, spars 25, 28, respektīvi, kad acīm redzot uz 3 gadiem vīrus. Un šis spars vīrus dokumentācija, pilns PDF fails, pilna dokumentācija ar visām anotācijām, visu. Manā rīcībā ir vismaz 3 gadus. Jā. 2,5–3 gadus jau laiks ātri skrien, bet šādu anotāciju, kurš arī var dabūt, papētīt, var aizsūtīt. Jā, tas ir oficiāls dokuments. Šī brīdī viņi ir nomainījuši šo spars vīrusu ar X vīrusu. Doma ir tāda, mana doma, ja, bet to es nevaru apgalvot 100% ar svecīgu klāt neesmu stāvējis. Arī nevēlos to darīt, bet mana doma ir tāda, ka šis spars vīrus nojuka tāpēc, kad viņiem bija plānots kad netiks Trumps pie varas, un visi tie procesi bija paredzēti ātrāk. Paldies Dievam, ka Trumps tika pie varas, jā, un arī saucamo C19 mēs dabujām pēc 4 gadiem vēlāk. Jā, un viss pārējo, jo iespējams, ka tad būtu daudz lielāka pasaules kolaps, ja viņiem viss būtu sanācis jau tad, ja būtu Clintonīte pie varas, jo tieši tādi bija mērķi. Un šī brīdī es domāju, ka būs tā, ka viņi mēģinās palaist to X vīrusu, un par cik ir šī, tā kā saka, Amerikā ir nestabilā nauda, jo dolārs vispār ir sabrucis, un dolārs noteikti nebūs vairs galvenā valūta, un būs daudzpolārā pasaule. Tad šajā visā kontekstā būs arī tāda situācija, kad viņi mēģinās droši vien izbeigt šos, tā kā saka, karus vai kara darbības šur un tur, bet tā pašā laikā, ka lielika cilvēkus uz lockdowniem. Vēl jau vairāk ir tas, kad viņš šo X vīrusu, ja, mēģina nosaukt tādā, interesantā vārdā, jo, kā mēs zinām, tagad ir jaunā platforma, ja, kas saucās X, ja, pārdēvētā. Ir X faktors, ir X spēles, ir X kaut kādas filmas, ir visur X. Tas ir atkal kārtējs pierādījums tam, ka viņi ziņo uz priekšu. Pats galvenais ir tas, ka viņiem šajā te Davos formā ir paziņojuši, ja, un vēl kaut kur, ja, kad mirstība un viss cits, kā saka, visādas sekas, pēcslimības sekas būs ar vismaz 20 reizes spēcīgāks nekā C19. Jautājums, kā viņi to zina? Un atbild man Uldi, jo tas nav vispār nemaz radies vēl. Kā viņi zina, kas būs, kā būs, ja? Vai tā nav totālākā biedēšana, vai tā nav enerģijas sūkšana no cilvēkiem, kas jau ir sabijušies, kas jau ir gatavi, kā saka, skriet, kā saka, pēc kārtējās šļūras, ka tikai ātrāk iepotētos, lai nedod Dievs saslimt. Pastāsti, kā tu to visu uzskati? Tu jau pareizi atbildēji, totālā biedēšana, jo kas tad cilvēku, es atgriežamies pie fizioloģijas cilvēka, ja, tur, un kas tad cilvēka imūnsistēmu visvairāk grauj, un vispār cilvēka psihi, kas visvairāk grauj, kas ir visbīstamākais, tas ir bailes, panika, tas pats vien ir tikai tas līmenis, ja, tātad bailes, kas ietekmē, ja, tur, un neziņa, tāda kaut kāda nedrošība, ja, tur. Kāpēc ir vajadzīgas bailes? Tāpēc, lai sagrautu, lai cilvēkam zūd spēja pretoties, šī imūnsistēma sagrūst, un viņš nepretoties. Tā ir viena no ēnas pusēm. Tā ir viena, galvenā ēnas puse ir tā, es nezinu, kā to viņi to darīja, tas man nav skaidrs, varbūt skatītāji varētu pēc tam ierakstīt vai komentos vai sazināties ar mums, paskaidrot, jo mēs arī visu nevaram zināt, bet viņi iegūst enerģijas. Viņi vienkārši iegūst enerģijas, viņi barojās no cilvēku enerģijām, ja, kā tas pārvēršās, ja, tas man nav īsti skaidrs, ja, tā ir tā saucamā sakrālā pasaulē, bet viņi iegūst enerģijas, viņiem viņas vajag, un tas nozīmē to, ka mums jādara viss pretējais, ja, mēs nedrīkstam baidīties, mums jābūt viediem, gudriem, ja, mēs nedrīkstam, un tas ir tas, ka mums ir jāpienojās, mēs nedrīkstam dalīties, mēs nedrīkstam šķelties, ja. Un tikai, kā saka, cik mēs nesam ar tādu varu kā viņi, ja, bet mēs toties esam daudz, ja, tas nozīmē, ja, kad mums ir tā kā
ir, ja nemaldos, tas ir tieši Amerikas tikai viena no bišu sugām, kur ir lielie ieši iet, nogalināt bites, lai tiktu pie bišu kārēm, un pie bišu kāpuriem. Un tad ir viena no šīm te bišu sugām, kas vienkārši pūlī uztais tādu karstumu, ka viņas vienkārši to irsi nogalina. Tas vienkārši ir viņam apkārt, un tas karstums ir tāds, kad tas irsis nevar to izturēt, viņš vienkārši tiek nogalināts. Tas nozīmē, ka pūlis var izdarīt diezgan daudz ko, un, viņi baidās no pūļiem. Un tieši tāpēc viņi arī neziņo par šīm te demonstrācijām, kas notiek Eiropā, vienkārši viņiem tas nav izdevīgi, tāpēc, kad viņiem nevajag, saucamo, kā saka, Great Awakening, lielu atmodu. Bet viņiem ar bail. Protams, ka viņiem arī ir bail. Protams. Un redzi, te jau tikko tu pats atsaucies faktiski uz ekonomistu no žurnāla, tur, kur bija tās smadzenes, kur tie vadi no smadzenēm gāja. Tu teici, ka barojās no enerģijas. Es tagad atkārtošos, un es teicu, ka viņi arī barojās. Te viņi ņem to enerģiju. Jā, tā tas ir, šīs ir kā tādas, netaustāmas lietas un kaut kas no fantastikas, un mums liek daudziem tādi praktiķiem un praktiski domāšiem, racionāli domāšiem cilvēkiem šķiet, ka, tas viss ir tālu, un, ko jūs tur kaut kādas muļķības uzstāstiet, un viss, bet mēs labi redzam un labi zinām, un faktiski jau katrs ir sastapies ar šīm tādām neizprotamām izpausmēm, tām enerģijas apmaiņām, domu apmaiņām, tādām nojautām, ko mēs sakam, vai pa zemapziņu to saucam, vai kā mēs saucam to, kā gribam, bet tās enerģijas pastāv un tā zinātne ir pierādījusi tur nevienreiz vien un jau sen jau, ka tā tas arī notiek. Tieši tā. Dzīvi pierādījis, ne tikai zinātņu, jo zinātnieki jau, kā mēs zinām, visādi redzēt, kāda zinātnieki bija Covid šovu laikā, kuriem mēs uzticējāmies, uzticieties zinātnē. Ir pareizie zinātnieki un nepareizie. Bet ne par to stāstu. Daudz, kur aicināja uzticēties, diemžēl jau vairs nav šajā saulē. Tā kā es domāju, ka ir jāizdara secinājumi, jāiepūš, jāievelk liels elpas vilciens un jādomā, kā izbēgt no saucamā jaunā X. Jā, bet zini, kas tomēr ir vissvarīgākais, un es to tomēr uzskatu par vissvarīgāko, tur tādu. Mums visiem ir, tajā skaitā arī mums, tev un man, ir jācenšas un ir jādomā pozitīvi, jo tā saka, ka, ja tu sauc tur, kad būs slikti, tev arī būs slikti, ja tu saki, nāks lielāki, un šitie aizmirsīsies, tad viss būs kārtībā. Kā saka, kad cilvēks jau pats sevi noskaņo un, teiksim, ar savu pozitīvo, tas ir kā fizikas likums, ka pozitīvais pievelk negatīvo, plus pievelk mīnus, it kā nedarbojās. Ja tu esi pozitīvs un izturēsies pret citiem pozitīvi, pret tevi arī būs pozitīvs. Es tev pilnībā piekrītu, Uldi, bet ir viena lieta. Manuprāt, ir jāzina, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku, ar kuriem es mēģinājis runāt, ļoti daudz cilvēku tādi ir. Viņi pasaka, es neko nevēlos zināt, liec man mieru, es neko nevēlos zināt. Un tas ir muļķīgi, tāpēc, ka cilvēkam ir jāpārvar savas, tās arī ir faktiski varētu teikt bailes, kas ir tajā cilvēkā, ir jāpārvar, ir jāzina, jo tikai tad, kad tu zini savu pretinieku, tad tu vari kaut ko kontrolēt. Man otra puse vienmēr ir teikusi, tas slavno teicienu, pievelc pretinieks sev tik cieši klāt, savu ienaidnieku, kad viņš tavos apskāvienos nosmoka. Un tev ir jāzina par pretinieku, un nav citu vienkārši opciju. Un šeit arī vienkārši, mēs nevienu tagad necenšamies iebiedēt ar šo vīrusu. Es taisnu otrādi, analītiski domājot, tas ir mans pieņēmums atkal, bet es diezgan daudz ko par šiem gadiem izanalizējis. Un ļoti daudzas lietas, starp citu, arī piepildījušās, lai arī es galīgi negribu teikt, ka es būtu kaut kāds gudrais, bet tiešām ir daudzas lietas piepildījušās. Redzēsim, viena no tām ir, ko es pieminēju par Izraēlu, kad es domāju, ka tā teritorija nebūs, vismaz tādā formātā viņa noteikti nebūs. Bet kas saistās ar šo X-u?
Mans uzskats ir, ka pirmkārt viņi dabūs atkal daudz cilvēks pie zemes, ja? Atkal ar šļurām un arī ar to, ko ledīs no gaisa, droši vien pastiprināt, droši vien slēgs iekšā nolāpīto 5G un Amerikā jau ir 6G un tā tālāk, bet galvenais manā skatījumā ir tās, tad uztaisot šos ārprātīgos atkal pasaules lockdowns, ja cilvēki piekritīs tam visam. Ja, jo viss ir atkarīgs no tā, vai cilvēki piekrīt tupi vai nepiekrīt. Ja? Un es domāju, ka mums būtu jāmācās no iepriekšējām kļūdām. Mērķis ir uztaisīt šo digitālo verdzību, jo tad, kad būs kolaps, ja, vēl viena kolaps pasauli neizturēs, tad cilvēki nevarēs, ne lauksaimnieki varēs, apsaimniekot savus, pļavas, ja, un mežinieki nevarēs mežā tikt, un skolas būs aizklapētas, ja, un respektīvi tas viss nesīs šo te milzīgo vilni, ja, kad cilvēki būs atkal izolēti. Un tad viņi piedāvās, nāks tā kā saucamā tā mesija, ko viņi vēlās radīt, ja? Un tad būs tas, kad viņi teiks, ko mēs esam, draugi mīļie, sēžiet, mēs jums iedosim minimumu, jums par ko nebūs jāuztraucās, jūs varēsiet nestrādāt, un jums viss būs tā, pa sīkumiem. Un tad sāks pievilkt tas skrūvīts, kad cilvēki būs parakstījuši šo piekrišanu, tad pievilks, un jums nebūs vairs nekā, ja? Manuprāt, tāds ir šis ļaunais mērķis, šis finito, ja, un kad viņi tiešām iet uz šo zelta miljārdu, ja, un pēc beidziet dalīt, kā saka, Krievs, Latvijas, Ukrainas, Čigāns, tad vienalga, kas, ja. Visstrakākais manā skatījumā, ka mūsu valstī ievelk iekšā šos melnos, ja. Tas ir vislielākais noziegums, ja, un to nedara vēlreiz Padomju Savienība, to nedara, kā saka Kremls, to dara mūsu vietēji bauliņi. Un lai jūs saprastu, ka arī Krievijā nenotiek labas lietas, ja, tad es varu pateikt to, ka arī tur, diemžēl, ievelk iekšā ļoti lielā kvantumā šos neģers, it kā nevainīgi, ja, lielā kvantumā ar valstīm, kur viņiem it kā šī sadraudzība, ja, bet kas notiek, ja, šie melnie, kā saka, es ļoti prasti šoreiz teikšu, trāžu baltās sievietes, ja, uz nebēdu, ja, jo mērķis ir samaisīt šīs te asins. Cīniski. Cīniski, bet es tev teikšu vēl, varbūt ne cīniskāk, bet tā patiesāk, skarbāk. Jā, par visām šīm te lietām, par tām negācijām un par to mūsu cilvēki dzīvo sliktāk un sliktāk un lielākā daļa tautas, jā, kad velk no vienas kaut kādas naudiņas saņemšanas līdz otrai, kurš no pensijas, kurš no aldziņas, ja tur kādas lielākā daļa dzīvo un visi kā daudzi sūdzās vai ne tur, es neteikšu visi, jo visi jau nesūdzās, ka daudz vai lielākā daļa sūdzās, kad, kur mēs esam novesti un kad viss ir izlaupīts un tā tālāk. Jautājums ir, tad mēs tur meklējam vainu tur konkrētajā gadījumā Krievu vainīgi. Tad man jāsaka, Krievi pieņem šos te likumus. Krievi bija tie, kas to izdarīja. Krievi izpārdeva Latviju. Jā. Krievi privatizēja Latviju. Taču ne. To 33 gadus, un drusiņi vairāk vēl, darām mēs paši, mūsu paši Latviju bāleliņi, tie, kas tur sēž, un tur Krievi nav pie varas bijuši, atvainojos nekad. Jā, Rīgā te bija sliktais Ušakovs, kurš te sataisīja bedres, kuras nevar labie ķirši un staķi tur aizlāpīt ciet, un vēl visādas ziepes tur pastieties, kas tagad ir Rīgas centra, tur Railvei, tur Rail Baltica, jā, kur tagad ir mūs uzmeta smagi tur pa miljardiem, jā, nelieši, tur jau var Krievu vainīgi, vai ne tur? Jā. Tā kā tas viss ir, tas ir mums muļķīšiem, es teikšu tā, mūsu muļķīšiem pamests redzēt, kur jūs ienaidnieks, un kamēr mēs visi tur vaukšķēdam skrienam pakaļ ienaidnieka, viņu vajājam, tikmēr viņi šiverēja pa mūsu kabatām. Nekaunīgi šiverēja pa mūsu kabatām. Un vēl pēc tam pasaka, tā nemaz nav tavu kabata. Un viss, kas tajā tavā kabatā, tas ir mans. Tāpēc, ka cilvēki nesaprot, viņi domā tikai iet vēlēt, jā, bet viņi nesaprot, ka tās ir korporācijas, jā, un korporācijām ir pilnīgi citi, kā saka, šie te citas vadlīnijas, citi principi. Es varētu noticēt tādu ļoti īstu citātu no tāda diezgan vieda cilvēka, jā, Pētera Kļavs, kurš tā arī ir pateicis, jā. Krievi mūs okupēja, rietumi mūs iznīcina. Tā tas notiek. Jā, es vēl gribu atgriezties pie tā X vīrusa, jā, tā saucamā, tu tā uzzīmēji to tādu bildi, tādu apokalipsi vai ne tur,
Zini, ja tur tā parisina šo te tālāk, tur tā arī iznāk, jā, tur palaiž šo te tādu, tā kā viņi teica, kas būs, viņi paredzēja, viņi tur ir vangas un kas vēl tur tikai globas, jā. Visi zina, kas būs, jā, tur, kā nekā paši saplānoja. To neviens nedzirdēja, jā. Bet, jā, tā tas tīri smuka varētu sazīmēties, un tad, kad te jau visi būs iedzīti, kā saka, tur šausmās, un tad nāks viens glābējs, nezinu, kā viņi sauc tur, Švābs, Soros, Geits vai vēl, jā. Soros augšām celsies, viņam plonē tagad cilvēks. Un pasniegs, lūk, jums glābīši, ņemiet, jā. Un kas tas būs? Vai tas būs tas, sauciet, kā viņi gribiet, vai čips, vai kas, vai tas būs tas QR-kods tā saucamais, vai kas, un tas būs visiem. Es domāju, čipi jau viņi solījā, gribiet dzīvot, jums to jāpieņem. Un mēs teiksim, jā, dzīvot, gribu dzīvot, un lūk, un tu esi iekšā tajā. Lamatā, jā. No kuras ārā dzīvē netiks, jā. Bet redziet, mēs tagad varam uzzīmējam tik drausmīgu bildi un šausmas, tagad tikai jāsameklē baltais palaks un jāsāk rāpot uz meža kapiem, vai kur tas uz to pusi jau dzīvot nav vērts. Vārnas. Tur nevar, tur vilas slācis vēl joprojām ir. Jā. Bet tiešām mums ir viss ir, pirmkārt jau viss mūsu tāds viens no glābiņiem, ne glābiņiem, bet lai mēs zinātu, ko un kā darīt, tā ir vēlreiz un vēlreiz mums ir jābūt informētiem par visu, par abām pusēm, un mums ir jāizdara, mums ir jāanalizē un jāizdara secinājumi, mums ir jāredz cēloņi, mums ir vienmēr katram, uz katru tādu novitāti mums piesola, ko mums šādi mums ir. Es vismaz tā rīkojos, un es domāju, ka tā ir pareizi, kad jāpajautā, kam tas ir izdevīgi. Kam tas ir izdevīgi? Lūk, ja mēs varēsim sev šādi te pieiet tā lietā, mēs sapratīsim, no kurienes tas nāk, kam tas ir pa labu. Un ko tas mums dos? Mums ir pilnīgi pārdevusies svara, bet es gribu atgādināt skatītājiem, jau daudz varbūt arī to ir palaiduši garām, lai neteikt tā, ka mēs te par paigām sazvērstības teorijām runājam, vienkārši tie ir tagad pierādām faktu par iepriekšējo, par C19 brīnumu. 2012. gada Olimpisko spēļu atklāšanu noskatieties, viņi ir YouTube pieejami. Tur jums skaidri un gaiši parādīja, ka būs šis C19 vīrus. Un ir vēl viena interesanta lieta, kad 1992. gada Barcelonas Olimpiskās spēlēs arī jau bija parādīts, ka būs šis C19. Tā kā tas ir 92. gads, tas ir 30 gadi. Jā. 30 gadus jau viņi perina šos te plānus, un patiesībā šis vīrus ir bijis plānots vēl pat agrāk, no 80. gadu vidus. Tā kā viņi iet soli pa solim, un tā kā acīm redzot arī šis X vīrus ir sen izpirnāts, jo viņi skaidri jau pasaka, ka būs ārprātīgi mirstība, būs ļoti, ļoti slikti. Viņi ir biedēšanas metodi. Es gan pieļauju iespēju, kad varētu šis viss viņiem nesanākt, tāpēc, ka pasaule tomēr vairs nav tik apmāta. Un lielā daļā pasaules Latvijā kaut kā mēs neceļamies vēl, bet varbūt, ka mēs piecelsimies tā strauji, pēkšņi pieliksim izkājās, bet pasaulē cilvēki ir piecēlušies, liela daļa tomēr. Man jāsaka tā par, mēs laikam esam no tās tautas, un tā ir parādīšana, tā ir te latviešu tauta, ka mums var liekt, var kraut, bet tad, kad tas lūst, tad troksnis ir liels. Jācer. Jā. Es gribu vēl vienu lietu piebilst. Tu te teici cilvēkiem, ka vajag interesēties un vajag darīt. Te ir tāda nianse, ka daudz negrib zināt, neko tas man neinteresē. Tā ir. Cilvēks jau ir tāda būtne, un daudzi ir tādi, tur, kamēr tas uz mani neatiecās. Tikmēr man tas neinteresē. Tā tas bija ar šiem te parakstu vākšanu, tur pa bērniem, un visiem šīm te parakstu vākšanām. Tas uz mani neatiecās. Kāds var arī teikt, man jau bērnu vairs nav, tur visi viņi ir lieli, mazbērni, vai kas, un mēs visu tādu saprotam. Tu neesi latvietis?
Tu neesi par savu valsti. Daudzi tā domā, kamēr uz mani neatiecās tas, tikmēr es nepiedalos. Kamēr uz mani neatiecās tas, tikmēr es neatiecos. Kad ir pienākumi, bet tas, ja tā pamazām tā velk, kamēr iet, ja tur, un kā piemēram, beigās pienāk tādas lietas, kas attiecās uz visiem. Tas saucās pasīvā piedalīšanās globālajā projektā. Vai tāda neko nedarīšana, malā stāvēšana, Tā ir piedalīšana. Tā arī ir piedalīšana. Jā, tas ir, Ulda, es domāju, tieši tas pats, kad cilvēki pasaulē diezgan daudz, ir cēlušies un teikuši, man dēļ C19 šļuras nomira kāds, man pašam ir slikti. Cilvēki cēlās kājās, runāja kaut ko šeit, neviens nerunā. Šeit Latvijā es zinu arī cilvēks, kuriem, teiksim, konkrēti ir notikuši liksts ar bērniem. Dēļ šī, kā saka, krāsainās seškrās lupatas, jo nevar tos vārdus atkal saukt YouTube. Cilvēkiem es piedāvāju ierunāt sarunu, var nomainīt balsi, var, neredzēt seju. Piedāvāja uzrakstīt rakstu. Rakstā arī var nerakstīt vārdu uzvārdu, bet uzrakstīt pie profesionāliem žurnālistiem rakstu. Bet cilvēkiem ir jādara šīs lietas zināmas, Nevis, man tur ir baigi slikti, man tur kāds nomira, ko tad es, tagad man jau tā ir pārdzīvojumi. Piedodiet, draugi mīļie, ar tādu attieksmi mēs neko nevaram izmainīt, tāpēc, kad ir jāceļās vienkārši kājās un jārunā par šīm lietām. Es saprotu, ka ir sūri grūti, bet vienkārši šīs lietas ir jādara zināmas publikai, tāpēc, kad daudz citi cilvēki varbūt jūsu dēļ, jūsu atklātības dēļ tiks izglābti. Un es uzskatu, ka tie ir pasīvie noziedznieki. Sorry, cīniski. Viņi piedalās noziegumā, tāpēc, ka viņi neatklāja kārtas. Jā, un ļaunums jau tur tā nepiedalīšanās ir kāds vēl tieši, jo viņu ir ļoti daudz. Jā. Viņi ir ļoti liela masa. Tieši tā. Tā, kas neko nedara. Vēl sliktāk ir tie, kas neko nedara, vēl rāda ar pirkstiem vai visādi tur nozākā un visādi tos, kuri cenšas kaut ko darīt, meklē tur kaut ko. Kaut gan faktiski būtu kaut kur pavisam citur jāmeklē. Tieši tā. Jā, lūk, tāda gara saruna mums šodien sanāca par ļoti daudzām tēmām. Teikšu paldies, ja izturējāt mūs tik ilgi. Un noteikti atgādināšu visiem, ka mums jau top tāda neliela tradīcija. Katru trešdienu 19:00 mēs tiekamies tiešraidēs. Tiešraides sarunas, kurās pagaidām mēs esam 3-4 dalībnieki jau bijuši, bet arī aicinām jūsu klātbūšanu, noteikti komentēt, noteikti dalīties, kas ir ļoti svarīgi mūsu kanālam. Un, ja vien ir vēlēšanās ir ko teikt, mēs varam pat piedāvāt piedalīties šajās tiešraides sarunās. Es te bišķi iebildīšu, un nevis mums ir svarīgi, bet skatītājiem ir svarīgi, tāpēc, ka tas ir viss mūsu kopīgs darbs, Jo vairāk skatītāji dalīsies ar šo informāciju, jo vairāk citi skatītāji uzzinās, un tur atkal es varu pieminēt, kad es klausījos ļoti interesants krievu blogeris, kuriem ir vairāk kā 100,000 skatītāji YouTube, un viņi arī konkrēti teica, ka daudz savādāk pasauli varētu izskatīties, ja cilvēki nebūtu tik ūtri un kaut vai viņi dalītos ar šo informāciju, viņi mēģinātu pat uzspiest šo informāciju citiem, lai cilvēki kaut vai noskatās, lai viņš iziet ārā no tās matricas, kurā, kā saka, viņš atrodas, viņš nespēja tikt ārā, kad vecākiem cilvēkiem jaunākie palīdzētu kaut vai atvērt YouTube, jo ļoti daudz cilvēki nezina, kas ir YouTube pat mūsdienās. Un tas ir tādas elementāras lietas, kad vienkārši šī sapratne, šī mazā palīdzība, kā Rainis teica, lai tas darbs uz priekšu iet. Katram roku jāpieņem. Jā, es pieņemu tavu labojumu. Pilnīgi piekrīt, jo mēs jau netaisam sevis pēc. Mēs taisam, lai pēc iespējas cilvēki kaut ko uzzinātu savādāk, tāpēc raidījums arī tika nosaukts, mēs ilgi domājam ar Uldu, bet nosaucām kā cita patiesība. Patiesība ir tikai viena patiesībā, bet pat cik mums liela opozīcija, un mēs jau esam saņēmuši, kā saka, vienu bānu, un no ričakistiem, tad vienkārši mēs
Tāpēc, kad īstā patiesība, diemžēl, vairs nav patiesība, un tieši tāpēc mēs esam apsaukšies cilvēki. Vēl es gribētu teikt, ka, ja cilvēki var, tad būtu labi atbalstīt mums redzījumu, jo mums nav, kā saka, mums būtu jāpadomā par labāku aparatūru un daudzām citām lietām. Tāpat tās cilvēkus mēs aicinām, kuri varētu būt vienalga vai juristi vai vispār interesanti viedi cilvēki, kuri varētu palīdzēt, arī varbūt kāds ar tulkojumu, kāds varbūt ar kaut kādu video varētu palīdzēt veikt vēl kaut ko. Respektīvi, cilvēkiem ir jābūt tā kā pēc iespējas aktīviem, jebkurā jautājumā, ja. Mūs var atrast, ja. Starp citu, man liekas, nepateic, kad online trešdien būs ģīme grāmatā, Facebookā, 19. Jā, un centīsimies pievienot arī YouTube kanālu, it kā viņš piesolīja, ka tur varot būt, es pastīšos, kā tas izskatīsies. Jā, bet YouTube'ā jūs redzēsiet ierakstu pēc tam arī. Jā, noteikti. Tā kā, paldies un redzēšanos. Līdz nākamajai reizei.